Šodien mēs atrodamies 3-3 trasē. Laiks gan mūs tā īpaši nelutina, bet, kā es teicu, kad rallijs notiek praktiski visos apstākļos, tad mūsu testi arī notiek šodien jau tādos, īstos kaujas apstākļos. Šodien Okarts Autosporta akadēmijai ir pirmā testa diena. Principā mēģinam izmantot visu sporta kompleksu. Šī mirklī redzam arī, ka tur par kartiņu trasu brauc mūsu Okarts konkursanti. Aiz telts mēs zinām, ka brauc par akvaparku, tad notiek daudz dažādas darbības, jauniešu testēšana un arī pie reizes viņu rezultātu apkopošana. Manuprāt, mediju testi bija šogad ļoti interesanti, pat ievilkās un visiem bija interesanti uzdot dažādas jautājumus. Jautājumi šoreiz bija, manuprāt, diezgan daudz provokatoriski arī, bet, es teikšu tā, ka jaunieši tomēr diezgan labi māk iziet no situācijas, ja viņus arī, kā mēs sakam, iedzen stūrī. Tā kā es domāju, ka bija labi, un otrs, ko es gribētu pieminēt par mediju testiem, ir tas, ka, tiešām salīdzinājumā ar pagājušo gadu, manuprāt, ka puikas jau bija zinošāki, jau sagatavotāki, korektāki un tiešām varēja jau drošāk iziet no dažādām situācijām. Tālāk tagad mēs gaidām jauniešu rezultātus trasēs. Tad katram jaunietim ir jāpiedalās vismaz 3 sacensībās ar salona automobīļiem, no kuriem mēs vērtēsim 2 labākos. Tad viņi šī mirklī brauc katrs cits folkreisā, cits rallija sprintā, cits citās disciplīnās. Un 1. augustā mēs puikas atkal visus gaidām Bauskā uz 2. atlases kārtu. Un tad jau redzēsim septembrī fināls. Down, you're freaking me out.